Bormaņas pieķis. Tas ir instruments koka augstuma noteikšanai, kurš sastāv no vienkārši stibiņas ar 1/10 daļas atzīmi. Un, lai noteiktu augstumu, ir nepieciešams 2 cilvēki. Viens, kas vizē uz koku, un otrs, kurš atzīmē 1/10 daļu. Lai veiksmīgi šo metodi pielietotu, spieķītis ir jātur tā, lai tas brīvi karātos perpendikulāri zemē. Tad tuvinam šo spieķīti kokam tuvāk vai tālāk, tā, lai viss tā garums sakristu ar koka garumu. Tad koriģējam kolēģi roku, lai tas uz koka noliek roku tur, kur mums sakrīt ar 1/10 daļas spieķīti. Augstāk, augstāk, bija zemāk. Jā, paldies! Tātad, lai noteikti koka augstumu, mums nepieciešams nomērīt attālumu no kolēģi rokas līdz sakņu kaklam. Sakņu kakls ir tā vieta, kur saknes pāriet stumbra taisnajā daļā, kas ir šeit. Nomērot šo attālumu, mēs iegūstam 1,30 m, kas ir 1/10 daļa no koka augstuma. Līdz ar to koks ir 13 metrus augsts. Protams, šī metode nav pilnīgi precīza, tāpēc ikdienā mēs izmantojam citus precīzākus instrumentus.